Labdien, mani sauc Terēze Rudīte, un šodien es esmu ar TVRT ziņām. Mēs dažas dienas atpakaļ saņēmām ļoti aizdomīgu zvanu no kādas ļoti sašutušas latviešu valodas skolotājas. Skolā notiekot dīvainas lietas. Skolas apsargs izmantojot manikenus. Tāpēc šodien mēs esam ieradušies šeit, lai intervētu gan pašu skolotāju, redzētu viņas skatu punktu, un arī noslēpumaino apsargu. Manikenu problēma tiešām mūsu skolā ir, tad nevajadzētu tā būt, ka viņi staigā apkārt pa skolu. Es tik zinu, ka video operatori izmanto tos manikenus, un es uzskatu, ka tas nav īsti godīgi, kad viņiem tiek atņemts viņa mācību resursi, jo manikeni tomēr viņi ir daudz, bet tikpat daudz mums ir video operatori, kuri varētu šo stundu laikā viņus izmantot. Tāpēc uzzināsim, ko viņš dara ar tiem manikeniem, un pēc tam var mēģināt risināt šo problēmu. Sveiki, man sauc Artūrs Strauts, man ir 27 gadi, un tas ogles telekom apsargs. Es visu laiku šos manikens izmantoju, šie man vislabākie draugi, jo šeit ogles tehnikumā te nav neviena laba cilvēka, visi kaut kādi stulbeņi vai kaut kas tāds, es izmantoju kā viņus kā motion support. Katru dienu es izmantoju tos manikens, viņi kā mani labākie draugi, es ar viņiem vienkārši čilojos, un man tik perfekti ar viņiem. Man nevajag šos audzējus, kas šeit ir, vai šos cilvēkus, šie manikeni vislabākie. Šodien Ogres tehnikums izcēlās ar savu izglītības līmeni un pedagogiem. Te īsti neviens līdz galam nav normāls. Varbūt skolnieki ir pēdējā cerība šai skolā. Šī informācija, ko mēs ieguvām, arī līdz galam nebija nekāda labākā. Skolas darbinieks, kas izmanto manikenus sava paša priekam, tas jau nav vairs normāli. Ar šo informāciju mēs griezīsimies pie skolas direktors un vaicāsim, vai tiešām skolā var būt tādi darbinieki. Ar jums bija Terēze Rudīte, TVRT ziņas.